Sveiki, mani sauc Olga, un šis video tika izveidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Mākslīgais intelekts pārveido nekustamā īpašuma nozari, automatizējot rutīnas uzdevumus, piemēram, dokumentu apstrādi, īpašumu datu pārbaudi un klientu pieprasījumus. Tas ne tikai samazina apstrādes laiku, bet arī minimizē kļūdas. AI-sistēmas analizē plašus nekustamā īpašuma tirgus datus, lai sniegtu precīzas īpašuma vērtības novērtējumus un izsekotu tirgus izmaiņām. Tas atvieglo nekustamā īpašuma aģentiem piedāvāt personalizētas īpašuma ieteikumus, pamatojoties uz klientu vēlmēm. AI arī uzlabo klientu pieredzi ar virtuālām īpašuma ekskursijām, ļaujot potenciālajiem pircējiem attālināti izpētīt mājas. Tomēr ar šiem sasniegumiem rodas juridiski izaicinājumi, īpaši saistībā ar datu privātumu un atbildību. Ir būtiski, lai AI-sistēmas atbilstu datu aizsardzības likumiem un darbotos caurspīdīgi, nodrošinot lietotāju piekrišanu. Tā kā AI turpina attīstīties nekustamā īpašuma jomā, ir svarīgi izveidot juridisko ietvaru, kas risina privātuma jautājumus atbildību un ētiskos apsvērumus. Tādējādi nozare var atklāt AI pilnu potenciālu, vienlaikus aizsargājot gan patērētājus, gan uzņēmumus. Sazinieties ar Crowdie AI, lai uzzinātu, kā mēs varam palīdzēt jūsu nekustamā īpašuma biznesam.